Vēl ar 10 minūtes pirms man jāiet. Beidzot esmu laikā. Vai es aizveru durvis? Vai es aizveru durvis? Vai es aizveru durvis? Bet vai durvis ir tiešām ciet? Vai es tas tiešām aizvēru? Vai ja nu nē? Vai nu kāds ielaužas? Vai nu zaklis nogalinās manu ģimeni? Atkal nokavēšu. Jau 3. reizi šonedēļ. Tam ir jābeidzas. Es vienmēr kavēju, un es to ienistu. Es vairs nevaru tā dzīvot. Esmu tik nokurusi. Līlija nepārtraukti kavē. Tas nav pieņemami. Stundās viņa vairākas reizes dodas uz tualeti, lai, kā pati saka, nomazgātu rokas. Viņa izskatās ļoti iztukšota, un visi skolotāji ir noraizējuši. Es to pamanīju jau sen. Mājās viņa rīkojas tāpat. Rokas mazgā neskaitāmas reizes dienā. Esmu runājusi ar skolas psihologu, un mums izdevās norganizēt konsultāciju, taču šķiet, ka tas viņa īsti nepalīdz. Varbūt es zinu risinājumu. Atklāti sakot, jaunībā man pašai bija līdzīgas problēmas, tāpēc vēlējos ar jums parunāt, lai būtu pārliecināta, ka varu palīdzēt jūsu meitai. Lūk, kvalificētas psihoterapeitas telefona numurs. Viņa specializējas kognitīvajā un kognitīvi behaviorālajā terapijā. Man nav tiesību diagnosticēt, taču, manuprāt, Līlijai varētu būt OKT – obsesīvi kompulsīvi traucējumi. Ja tā ir, psihoterapeite noteiks diagnozi un palīdzēs viņai to kontrolēt. Es nezinu, ko teikt. Es pat nezinu, ko darīt. Man ir bail. Tev ir baili, jo tu nezini, kas notiks tālāk, vai ne? Tu nevari iedomāties, kā būs dzīvot ar šo diagnozi. Jā. Sāksim ar vienkāršām lietām. Vai tu zini, kas ir OKT vai ne? Jā? Tas ir kaut kas saistīts ar impulsiem, reakcijām, atvieglojumu un atkārtošanos. Labi, tad tu daļai zini, kas tas ir, bet atļauj man visu tev izskaidrot. Pastāv triggeris, kas izraisa tavu OKT. Tava gadījumā tas ir obsesīvas domas, piemēram, bailes, kā ar ģimeni notiks kaut kas slikts. Tas izraisa trauksmi, lai no tās atbrīvotos tavs prāts meklē veidu, kā mazināt šo trauksmi. Piemēram, liek atkārtoti pārbaudīt, vai durvis ir ciet, vai mazgāt rokas. Kad tu veic šo rituālu, tu jūti atvieglojumu. Paldies Dievam, tagad viss ir kārtībā, es uzvarēju. Taču šis atvieglojums ilgs tikai līdz nākamajam triggerim. Tagad saprotu vairāk, bet kā jūs varat man palīdzēt? Vispirms ir svarīgi saprast, kā uzvedība, kas saistīta ar pastāvīgu durvju pārbaudi, ir obsesīvu domu izpausme, kas rada tev trauksmi. Tu uztraucies, ka, ja neizpildīs šo pārbaudi, notiks kaut kas briesmīgs. Piemēram, kāds var uzlauzt tavu māju un nodarīt kaitējumu tavai ģimenei. Šīm domām bieži vien nav objektīvu pamanu. Taču tu jūti, ka tev ir jāveic šī darbība, lai novērstu iespējamu katastrofu. Ko mēs darām kognitīvajā terapijā? Mēs strādājam ar tavām kognitīvajiem sagrozījumiem, ka tavas domas kļūst pārmērīgi trauksmainas un trauksmes prognozes neatbilst realitātei. Tev šķiet, ka briesmu varbūtība ir ļoti augsta, neskatoties uz to, ka nav pierādījumu šādai apdraudējumam. Viens no galvenajiem kognitīvas terapijas paņēmieniem ir kognitīva restruktūrēšana. Tas ir process, kurā tu mācies apšaubīt savas sagrozītas domas un aizstāt tas ar racionālākām. Piemēram, vietā, lai domātu, ja neizpildīšu durvju pārbaudi, kāds noteikti ienāks un nodarīs kaitējumu manai ģimenei, tu sāksi saprast, ka šai domai nav reāla pamatā. Arī pastāv tāda metode, kā eksponēšana bez reakcijas. Tas nozīmē, ka mēs pakāpeniski pakļausim tevi trauksmes avotiem, piemēram, nepārbaudot durvis, un tu iemācīsies tikt galā ar šo trauksmes sajūtu, neveicot ierastos rituālus. Katru reizi trauksmē samazināsies, un tu sapratīsi, ka pasaule nesabrūk, pat ja neizpildi durvju pārbaudi. Tādējādi kognitīva terapija palīdz tev mainīt sagrozīta realitātes uztveri, samazināt trauksmi un iemācīties reaģēt uz to adekvāti, bez nepieciešamības izpildīt rituālus, kas tikai uztur bailes un trauksmi. Kā norāda kognitīvas uzvedības terapijas teorijas, ir svarīgi saprast, ka obsesīvas domas, kas traucē Līliju, var pastiprināt trauksmi un nemieru, ja tas neliek pakļautas pārdomām. Šīs domas bieži ir saistītas ar kognitīvajiem sagrozījumiem, piemēram, katastrofizēšanu, pārmērīgu visparināšanu vai nepārtrauktu pašpārbaudi. Kognitīvas uzvedības terapija ir vērsta uz to, lai palīdzētu klientiem identificēt un mainīt šos sagrozījumus, piedāvājot metodes, kā strādāt ar domām un uzvedības reakcijām, kas īpaši palīdz cilvēkiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem. Psihoterapeits un klients sadarbojas, izmantojot pieejas, piemēram, kognitīvu restruktūrizāciju, kas veicina apziņu un nepareizo uzskatu maiņu. Tāpat terapeitiskas prakses, piemēram, eksponēšana bez reakcijas, pakāpeniski ļauj klientām saskarties ar trauksmes avotiem, neveicot rituālus, kas palīdz samazināt trauksmes līmeni un stiprināt paškontroles prasmes. Šīs metodes palīdz pacientiem pielāgoties trauksmes situācijām, kas veicina emocionālas labsajūtas un vispārējas pašsajūtas uzlabošanos. Tagad es mazāk uztraucos nekā iepriekš. Esmu gatava uzsākt terapiju.